Nu, ja visur būtu šī tāds lediņš, tad mēs būtu tāda banka. No, tagad savus 3 stundiņas jāpašeptē pie kompīta. Bēsts ir ļoti labi. Un tad mēs dosimies uzgriezt bišķi haircutiņā un, jā, pēc tam jāiet būs ledzlieta. Tieši tā. Nu jau Mārcis ir ceļā pie frizierītes Līgas. Viņš ir pasādies pie kompīta. Paņēma tieši pusstundiņu napiņu pirms došanās. Dodam virsū. Vai arī uzskatās dīzelīts sāk zust. Jā, bet jāgraužās ledus, kā saka. No čurelīgi. Kur man frizierīte labākā pasaulē. Daisos apakaļ uz dzīvokli. Nav pulksnīs līdzi. Aizmirst uzvilkt. Bišķi bija steigi. Bet es ceru un domāju, ka telefons man savāc to solīšu. Ja viņš ir līdzi. Esam standartā labi nobruņojušies atkal. Ūdenīts, 2 pārcimdeļi un desojam lietu ledeli. Kā saka, šepti, jādara, draugi. Tagad es te pontojos ar pirmajām lāpstām, bet es jau vēl paspēšu iesīst. Pāsties kā rūķīši do virsū. Pāsties tik daudz tauti jau. Gals tikai palicis. Aiziet 4. kārtiņa, viss griežās. Kaut kā šodien te eksperti tik daudz ir, ka mums kaut kā neiet tik ātri kā parasti. Nu, ja visur būtu šī tāds lediņš, tad mēs būtu tāda banka. Nu tā, draugi, ledus varētu būt jau gatavs darbībām. Rīt varēs visu likt trasē. Un rītā mums pirmās 2 vizītes pie speciālistiem. Šodien būs uzņemts aptuveni 1600 kalorijas ar 2 ēdienreizēm. Nu, man liekas, jau zolīdā kā pirms tam bija. Tagad aizies mājās, dušiņ, salādēt video un miedziņš. Tālūk, draugi. Jo, nu ganimies mājā. Lecam dušiņā, iztīram zobeļus, salādējam video un pie miedziņa. Apsmies, cik pulkstens 9:30, 10:30 jau. Čau.